Nu, mēs cilvēki daudz gribam būt tikt glābti. Un mēģinām to paši darīt, gadiem lasām bībeli, es pats izlasīju 8 reizes pirms nokļuvu baznīcā, kurā ir Dieva gars, kurā ir Dieva dots cilvēks, lai mēs saprastu Dieva vārdu. Un tas man neko nedēļa pirms tā. Neko. Es viņu nesapratu. Tā kā ir rakstīts, acīm redzamie vārdi bija pilnīgi sveši un nesaprotami. Tāpēc, ka Bībele ir kā noslēpums, lai mēs, kas tiek apslēpts pasaulē, bet tikai Dieva gars to atklāja. Un vēl svarīgi ir ļoti nokļūt baznīcā, kurā ir Dieva vārds, kurā ir mācītājs no Dieva ielikts, nevis cilvēku ievēlēts, kurš mums paskaidro visu, kurš mums dod katru dienu dienascho maizi, lai mēs to saprastu, lai mēs tiktu glābti par to laiku, kad mēs esam šeit pasaulē.